Labvakar, cienējamie skatītāji! Šodien mums tāda interesanta tēma. Parunāsim par vakcināciju un to, kas ar to ir saistīts. Un šodien studijā es aicināju Kristīnu Duņec. Labvakar, Kristīna! Labvakar, doktor! Tad, Kristīna, kas ir jauns vakcinācijas pasaulē un varbūt jums kādas atziņas radušās vakcinācijas tēmas sakarā? Jauns vakcinācijas pasaulē ir sezonāli. Ja? Jaunumi ir sezonāli, tās ir ērces, ko ik pa laikam cilvēkiem atgādina. Nāciet, saņemiet savu jauno autoimūno saslimšanu palaidē devu. Bet vislielākais jaunums, kā es domāju, ir tas, ka tagad tiek aģitēts, ka zēnus ir jāvakcinē ar cilvēka papilomas vīrusu poti, ko ražojas Merck, sauc tā Gardasil. Un mēs ar manu kolēģi, mums ir izveidota izpēta par šo te poti, pamatojoties uz instrukciju, kas ir latviešu valodā, kas ir brīvi internetā pieejama. Un interesanti ir tas, ka ražotājs apgalvo, ka šī vakcīna nav efektīva, ja organismā jau atrodas cilvēka papilomas vīruss, kurš atrodas aptuveni 95–99% cilvēku. Tas nozīmē, ka 100% drošs un efektīvs. Tas nozīmē, ka efektīvs šajā gadījumā viņš ir 3% gadījumu. Nu, tas būtu, man liekas, arī pārspīlēti, jā, jo mums organismā ir kilogramiem dažādu fungu, baktēriju, mikroorganismu un pat arī stafilokoki mums viss kaut kur dzīvo un vēderā dažādas stinguma grampju baktērijas un kas tik vēl ne. Nu, tā runā, ka 3 kg baktēriju mums ir iekšā. Jā, un mēs mierīgi dzīvojam ar to, bet ja sākas disbalans ķermenī un disbalans sākas pēc ķīmijām, pēc ķīmisko medikamentu lietošanas, pēc ķīmiskajām šīm te laboratoriski izstrādātajām vakcīnām, kas nav nemaz pietuvinātas reālajai situācijai, reālajai videi. Un ko īstenībā bērns saņem no 2 mēnešu vecuma, patiesi no 5 dienu vecuma, tā BCG pirmā. Pirmā vakcīna vispār, cik es zinu, pašlaik ir 3 dienu vecumā bērnam. Tas ir tas hepatīts. Nē, hepatītu visiem tagad nepotē saskaņā ar kalendāru, jo viņi ir apdomājušies, viņi ir sapratuši, ka mazs zīdainis 5 dienu, viņš tomēr nelietos narkotikas un nesatiksies ar prostitūtām, ka tomēr nevajag visiem. Bet 2 mēnešu vecumā viņš to visu sāk darīt. Jā, un tad viņam, kombinētajā potē, tad viņam piedāvā šo te, droši paliek, nedroši, ja ir iespēja pasargāt, kāpēc nē? Bet 3 dienu vecumā piedāvā un lielai daļai arī inicē dzīvu tuberkulozi. Un vecāki uzskata, ka inicējot 3 dienas vecam zīdainim dzīvu tuberkulozes baktēriju, viņi ir no kaut kā pasargājuši. Pie tam tā vakcīna ir izstrādāta ļoti sen. Viņa faktiski ir mūsu vecmāmiņa jau. Un nevienam īsti nav skaidrs, vai viņa pasargā pret esošo tuberkulozes štāmu vai nepasargā. Tuberkulozes jūs jau kā daktaris zinat, ka arī ir dažādu ķermeņa daļu tuberkulozes, tā vienkāršā valodā runājot. Un šī konkrētā, kas ir Latvijā, tā poļu ražotā, kurai vēl, kad mēs interesējāmies, nemaz nebija instrukcija latviski iztulkota. Lai gan Perevoščiko kungs man kādus gadus 4 atpakaļ solīja, ka viņš painteresēsies un kad viņš nokārtos, lai būtu. Jūs taču zinat, šo 4 gadu laikā, ar ko nodarbojās Perevoščiko kungs, viņš bija ļoti noslogots, lai ar kaut kādu tuberkulozes lietošanas instrukciju tulkotu. Bet viņi ir reģistrēti vispār, šī tuberkulozes vakcīna ir reģistrēta Eiropas reģistrā, ja tikai poļi reģistrēta? Pēdējo reizi, kad es skatījos, viņi nebija, un viņi to pamato, ka ja nav alternatīvas, un alternatīva bija, tā bija dāņu viena vakcīna, pēc kuras bija ļoti daudz tie augoņi veidojās bērniem, limfmezgli ļoti palielinājās, un viņi viņu paklusām tā kā noņēma no
trases un atrada šo te, kas ir nevis paredzēta pret plaušu tuberkulozi, bet gan pret vēdera ļoti retu, praktiski nesastopamu tuberkulozes formu. Un tas nozīmē, ka šī vakcīna tiek piedāvāta tikai vecākiem, tā kā ķeksīšu pēc un acu aizmālēšanai. Vecāki uzskata, ka viņu bērns tagad ir pasargāts pret izplatītāko plaušu tuberkulozi, kas neskatoties uz augsto vakcinācijas aptveri nekur nav pazudusi. Jā, ļoti augsta ir izplatība, bet faktiski bērns pret to nemaz netiek vakcinēts. Tad faktiski tā ir tāda maldināšana. Tā ir dezinformēšana, jā, maldināšana. Bet to neviens tā nesauc. Nu, nē, es neesmu redzējis nevienā mēdījā, ka par to rakstīt un to pētīt. Kas Zaveckas kundze būtu pateikusi, ka mēs tagad dezinformējam jūs par tuberkulozi? Jā, dezinformācijas vispār, ja palasa arī bērnu slimnīcas, dažādus izdotos materiālus ir ļoti daudz viņu materiālos un nesakritību. Bet es gribēju teikt par bērnu slimnīcu. Mums bija vasarā gadījums, kad mans vecākais dēls pārsita uzaci. Un, tas tā rēta bija diezgan liela. Es sapratu, ka ir jābrauc, jāizšuvē. Viņa smuki aizvelkas. Pirmais jautājums, vai bērns ir vakcinēts? Un tad es domāju, tas ir kaut kāds atslēgas jautājums, pēc kā viņa atlasa tā kā sadarbspējīgos vecākus un nērtos vecākus, jo bērnam ir pārsista uzacis. Kāds tam ir sakars vispār ar kaut kādu difterijas vai tuberkulozes vakcīnu? Es domāju, ka viņi par stingumkrāmpu iespējams domāju. Labi, par stingumkrāmpu. Man virkne vecāku teica to pašu, ka ar jebko atbraucot uz uzņemšanu, pirmais jautājums, vai bērns ir saņēmis visas kalendārās potes. Tāpēc tas ir visticamāk ne par saistību ar konkrēto esošo stāvokli, bet vispār kaut kāds tā kā, vai jūs esat savējais, medicīna. Vai klubiņā vai ne? Jā, es tā domāju. Un tad viņa saka, pārsist uzacis, tā daktera, mēs diezgan ātri raiti tikām, tā attieksme bija laba, ja, neko nevar teikt, bet vai vakcinēsim tagad stingumkrampi poti? Un es domāju, ka tajā taču vispār nav pat nekādas loģikas, cik nesaprātīgam ir jābūt vai neapzinātam, lai tad, kad iespējams tas stingumkrampis jau tur varbūt ir, vēl pa virsu uzvakcinētu. Jo vakcinācija ir profilakses metode, mākslīgā imunizācija. Kāpēc vakcinēt pa virsu, kad jau iespējams inficēšanās ir notikusi? Un pie tam, cik es zinu no fizioloģijas, ka imunitāte no vakcīnas veidojās 2 mēnešus. No mēneša līdz 2. Tātad, ja 60 dienas mums nav laika nogaidīt līdz inficēšanās brīdim, tad tas ir tā kā faktiski ar mīnuszīmi sanāk. Tieši tā. Labi, bet kas ir, teiksim, tālāk runājot par tām potēm, bet ir taču, piemēram, poliomielīts. Mums te visu laiku baida, ka poliomielīts tagad nāk. Viņš ir atnācis jau līdz, Rumānijai vai līdz kurienai. Tad atkal atslāps uz kādu brīdi, tad atkal nāk poliomielīts. Ja? Kas ir par poliomielīti? Poliomielīts, tas ir vispār tāds skaists nosaukums kā karoks, ko cilvēki, kuri uzskata, ka potes ir vispār palīdzējušas saglābt cilvēci un palīdzējušas tikt vaļā no poliomielīta. Ja? Tas ir populārākais mīts, ko mums piedāvā tie, kas ir vakcīnu, aizstāvi. Ja? Jā, tie, kur ir šie entuziasti, fanātiķi, viņiem, viņi tā kā teikt, šīs preču grupas piekritēja. Ja? Bet, ja mēs runājam izejot no zināšanām un no informācijas, jo mīti jau rodas tad, kad tu nezini, ka tu pa kausu galam kaut ko esi dzirdējis, un tad tu vicini to karogu skaļi kliedz. Bet Susan Humphrey ir tāda profesora,
Un viņa ir uzrakstījusi fantastisku grāmatu. Es jums iesaku šovakar pat mājās. Viņa internetā ir brīvi pieejama. Saucas Gaisinot ilūzijas vai mītus, Dissolving Illusions angliski. Un ar brīnišķīgiem faktoloģiskiem materiāliem un bildēm ir redzams, kā cilvēki vasarās tika apstrādāti ar to indīgu pesticīdu DDT, kas izraisīja viņiem poliomielītu. Un kāds bija iemesls, kāpēc viņš apstrādāja? Iemesls, lai vēlāk ieviestu šo te vakcināciju un sāktos tas apgrieztais loks. Iemesls bija arī daļai, protams, lai, kā saka, atbrīvotu vietu, ja, no pārapdzīvotības, vai kas tajā laikā bija svarīgi. Es biju domājis to oficiālo viedokli, jo DDT jau kādreiz izmantoja diezgan plaši. DDT bija visādiem kukaiņiem, un tad tur bija visādām arī, man liekas, ka kāda profilakses līdzekļi, lai tur attīrītu no tādām nosacītu patogēnās floras to apkārtni. Un pēc tam tikai gadiem ejot atklāja to, ka tas nemaz tik nevainīgs nav. Acīm redzot, tāpēc jau arī smidzināja, lai tā kā pasargātu cilvēkus no kaut kā, bet tas izraisīja to poliomielītu, un kad pārstāja smidzināt, šī saslimšana arī beidzās. Un tikko, ka kāds atkal sāk kaut ko smidzināt, acīm redzot, kaut kādās noteiktās valstīs parādās, tas nekādā veidā nav saistīts ar vakcināciju vai tās nepietiekamo aptveri. Jā, bet tur par to poliomielīti to diezgan daudz to mītu. Bet kas ir tas, kas veicina tās poliomielīta epidēmijas, un kas ir tas, kas, teiksim, kāpēc pēkšņi viņš nāk un kāpēc viņš pēkšņi kaut kur neatnāk līdz galam? Jo mums jau viņš ir zudis tā kā. Jā, teiksim, tagad pēc Covid pošu epidēmijas, ja, ļoti izplatīta blakne, daudziem bija sejas paralīze vai pusparalīze, kad tā kā lūpu kaktiņi ir diagonāli pavērsti, un tā arī viena no poliomielīta formām nozīmē, ko paralīze iestājas pie kaut kāda, pie kaut kāda stāvokļa, kad ķermenī nonāk tam kaitīgas, toksiskas vielas, un ka ķermenis vienkārši brūk kopā un ka nespēja vairs funkcionēt. Tā es to redzu, un kā mēs ar jums pirms sarunas runājām, mēs pašlaik dzīvojam tiešām ļoti piesārņotā vidē, es uzskatu, kad ir grūti noteikt piesārņojuma avotus. Un šis ir laiks, kad nevis ir jābaidās no kaut kā, ko atkal draud, kaut kādas pandēmijas vai poliomielīts nāk vai tam līdzīgi, bet tieši otrādi ir jāmācās un jāzina, kā sevi individuālā līmenī nodrošināt, vitalizēt, pasargāt. Šajā laikā tas ir tik svarīgi kā nekad iepriekš. Un kā mēs varam pasargāt sevi un vitalizēt? Kādas ir jūsu idejas par to? Tas, ko es daru mājās, es dzīvoju kopā ar 4 vīriešiem, un es sevi saucu par savas ģimenes veselības ministri. Tātad es zinu, pie kādiem simptomiem, kā ir jārēģē, un tiklīdz es uzķeru, ka sākas nespēks, vājums, man ir dažādas koncentrētas dabas vielas, ko es zinu, ko kurā brīdī dot. Tas strādā ļoti labi, ja, tādi koncentrēti, nevis tējas, bet tieši koncentrētas. Tad es zinu, kā sargāties. Teiksim, tu kaut kā atgriezies atpakaļ pie tām viedajām zināšanām, kas tev ļauj būt tādā savā pārliecībā un veselumā un uzņemties atbildību par savu dzīvi, par savu mājinieku dzīvi. Man liekas, tas ir vienīgais tāds drošākais ceļš. Protams, visu laiku mācīties, skatīties, gūt informāciju, mācīties no citu labajām pieredzēm, no veiksmēm. Tas ir tas, kā mēs varam iet ārā no tās
tehnokrātijas, kur mūs mēģina iegrūst un padarīt tādus, maigi sakot, atrofētus, visu laiku, lai mums priekšā ir ātrā izklaide, lai mums ir ķīmiskie, rūpnieciskie ēdieni un no tā visa patēriņa kulta es mēģinu izlausties un kļūt par radītāju, lai es radu savu realitāti. Un tas ir mans paņēmiens. Man liekas, ka tas ir visbūtiskākais, ka mēs esam, tas ir tā spēja uzņemties atbildību. Ja, tas, kas notiek ar jums, ir jūsu divu roku darbs. Tas, kas notiek ar mani, ir taisni šito divu roku darbs. Neviens cits tur nav ne vainīgs, ne līdzdalīgs, neko. Ja? Es to daru, ja? Un es esmu to panācis. Tieši tā. Un kamēr mēs to nesaprotam, tikmēr mēs cīnāmies ar sekām. Tad, kad mēs to sākam saprast, tad mums ir iespēja no tā tikt ārā. Bet tas zināšanu trūkums sabiedrībā un tā disonance starp to, kā cilvēki dzīvo un kas viņiem notiek galvā, ir fenomenāla. Es nesen iereģistrējos atpakaļ Instagramā un piesakoju dažām tā saucamām influencerēm, mamām, kurām ir vairāk tūkstoši sekotāju. Un ir viena māmiņa, tepat Latvijā, kura nepārspīlējot ik pārnedēļas runā video stāsta, kā viņas bērni atkal slimo, ka atkal bija pie dakteriem, ka atkal izrakstītas antibiotikas. Un es skatos, un es pat dažas reizes esmu viņai uzrakstījusi, ka, Klau, tik bieži lietot antibiotikas, zarnu trakts ir ļoti bēdīgā stāvoklī, un mums imunitāte rodas zarnu traktā dzīvo, un vajadzētu tam bērnam sakārtot zarnu traktu, un jāpadomā, kas ir tā sakne, kāpēc viņš ir tik ļoti novaināts, ka viņš regulāri slimo. Jo, lai gan tiek teikts, ka tā ir norma, imunitāte trenējas, un tāpēc bērni ik pa 2 nedēļām drīkst slimot. Es uzskatu, ka tā nav norma. Norma ir būt veselam, un norma ir pārzināt savu fizisko ķermeņu, likumsakarības, nevis tā kā atkal jau medicīna grib to virzīt, ka fiziskais ķermenis, tas ir ārstu jautājums. To uzticiet ārstiem, viņi vislabāk zina. Un ejot atpakaļ pie vakcinācijas tēmas, man prātā atnāca, mēs runājam par tuberkulozes vakcināciju. Un tur vecajā instrukcijā, vēl pirms poļu ēras, tur bija rakstīts, tur bija tāds teikums, ka ja vakcinējumā jaundzimušā ģimenē ir persona ar imundeficītu, tad šī persona ar imundeficītu ir jāizolē no iespējamās postvakcinālās reakcijas. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja jums ir mājās vecmāmiņa ar diabēti, vai teiksim citādā veidā švaka imunitāte, tad tas bērns, respektīvi, kas tiek pārnests mājās, tas zīdainis, viņš ir infekcijos. Jā, doktor, un tieši tāpat ir arī rotavīrus vakcīna. Tieši tas pats teikums ir lietošanas instrukcijā, ka 2 nedēļas pēc vakcinācijas, un tagad, manuprāt, ir mutes piliena veidā, līdzīgi kā Covid vakcīna, tā nav vakcīna, ja faktiski tagad tiek caur deguna aerosoliem izplatīta, tāpat ir rotavīrus vakcīna ar mutes pilieniem, un tieši tas pats tiek teikts, ka mājniekiem 2 nedēļas ir rūpīgi jāmazgā rokas pēc zīdaiņa apkopšanas un autiņu nomaiņas. Tas nozīmē, ka būtībā bērns tiek inficēts. Un man ir viena pazīstamā, kura vakcinēja zīdaini ar šo te vakcīnu, un viņi pēc kāda laika nokļuva bērnu slimnīcā ar ļoti smagā stāvoklī rotavīrusu. Un cilvēkam tiek iegalvots, ka ja bērns nebūtu bijis vakcinēts, būtu vispār nāvējošs. Tas nozīmē, vakcīna viņu nepasargā ne no saslimšanas, ne no slimības smagas gaitas. Man šķiet, ka tieši provocēja smagu gaitu, un vispār mūsdienās izplatīta ir zīdaiņiem zarnu invaginācija, kas ir populārākā blakne un viena no pirmajām blaknēm šīs te potes vakcīnas aprakstā.
ja, ka ir problēmas ar vēdera izēju pēc šīs te vakcīnas, bet vecāki atsakās vispār sasaistīt to kopā. Un vēl ik pa laikam arī tiek biedēts, un bailes ir medicīnas darbības vispār pamatā, ja, pabiedēt, iebiedēt. Un tas tā kā veicina uzreiz pārdošanas apjoms. Tiek biedēti arī ik pa laikam ar mazsalām, ja. Un, ja kādreiz redz kādu bērnu vai vecāku, kurš ir saskāries ar šo slimību, tad pirmais, kas ir jāpajautā, kad bērns tika vakcinēts vai revakcinēts ar šo masaliņu cūciņu vakcīnu, kas ir viena no tām vakcīnām vispār, kurā ir visvairāk blakņu, un viņā ir visvairāk dzīvu, svešu organismu, ko bērnam ielaiž iekšķīgi. Tas ir pat taisno būtībā asinsritē, ka ķermeņa aizsardzības mehānismi nekādi nespēja norēģēt. Ja? Un tad tas ir jāpajautā, ja kādreiz ir šāds biedējošs stāsts, jo pārsvarā izrādās, ka bērns nesen bija, viņam iepotēja, un tā viņš arī drīz vien saslims. Bet tad sanāk faktiski tā, ka mēs vakcinējam ar dzīvajām vakcīnām, kas ir šīs minētās masaliņas cūceņas, tuberkulozi, rotavīrus, tad faktiski mēs darām, ko mēs inficējam. Un ja anotācijās, kā rotavīrusam, tā tuberkulozes vakcīna ir rakstīts, ka ir iespēja, teiksim, inficēt citus, tas faktiski nozīmē ko? Ka mēs izplatām šo slimību. Mēs faktiski apzināti to darām. Tieši tā, un nekur tās slimības taču arī nav pazudušas. Un tuberkulozes gadījumā tas ir kolosāls piemērs. Tas ir, ka Rietumē Eiropā, tas ir nozīmē taipus Berlīnas mūrim, nevakcinē jau katru. Vakcinē izlases grupas. Ja? Tas, ja mēs aizbraucam uz turien, mums rodās bērns, tad mūsu noteikto bērnu gribēs potēt. Ja mēs dzīvojam šeit, potē visus. Loģika teiktu priekšā, ka šeit mēs pa cik mēs gadu desmitiem jau visus potējam pret tuberkulozi, ka tuberkulozi ir tuvu izskaustam. Bet tā nav. Mums tā ir milzīga problēma. Bet, doktor, es gribētu tomēr atzīmēt, ka nepotē visus. Un es esmu arī šeit, un es vienmēr esmu atvērta runāt par bērnu potēm, jo tas, kā man kā mammai un kā žurnālistei bijušajai. Es labprātāk saucu sev par blogeri, jo es negribu tik dēvēt par žurnālistu. Manuprāt, amata brāļi pilnībā ir degradējuši šo te profesiju, bet vakcinē arvien mazāk, jo arvien vairāk vecāku saka nē šiem te ķīmiskiem izstrādājumiem, kuri tiek pasniegti manipulatīvi, kuriem nav nekādu drošības garantiju, un vēl vairāk es teikšu, vakcīnu drošumu klīniskajās izpētēs, ja iedziļinās, pārbauda pats ražotājs vai meitas kompānija. Un interesanti ir tas, ka placebo grupā tiek potēts nevis fizioloģiskais šķīdums, bet gan iepriekšējā vakcīna, iepriekšējais tātad modelis, vai arī kāda toksiska viela. Un tādējādi, ko viņi izdara, rezultātos viņi izlīdzina šo te blakus parādību līkni un izrādās, ka vakcīnai nemaz nav tik daudz blakus parādību salīdzinājumu ar placebo grupu. Tā ir droša, lūdzu. Bet nevienam nerodās jautājums, kāpēc placebo grupā ir tik daudz blakņu, ja? To arī viņi skaisti prot apspēlēt, un es esmu arī pētījusi, un ir arī medicīniskajās datubāzēs ļoti daudz pētījumu. Arī mūsu vakcīnrealitāte.org var atrast visus šos te avotus, ka vakcīnu klīnisko izpēšu laikā mirst ļoti daudz dalībnieku zīdaiņu. Kā viņi nonāk, kā vecāki vispār parakstās deliģēt savu bērnu medicīniskiem eksperimentiem, tas, protams, man nav skaidrs, bet fakts ir tāds, ka zīdaiņi mirst, it īpaši ļoti daudzi. Salīdzinoši tas rādītājs ir kombinētajai vakcīnai, kas ir 6 vienā. Un ražotājs
un ir veseli pētījumi medicīniski par šo, kā ražotājs apraksta, kāpēc bērns nomiris. Un viņi šo te visu ir tendēti paslaucīt zem paklāja, ka bērns nomiris nesaistīt ar pētījumu, ar šo te klīnisko eksperimentu nesaistīt. Vienkārši sagadīšanās. Pēkšņi, ja? Pēkšņi. Bet kam negadās? Jā. Un kas ir interesanti vispār, ir arī tādi dati, ka 20. tagad 21. gadā, kad bija tā saucamā plandēmija un lockdowns, vecāki neveda savus bērnus klātienē uz vizītēm un samazinājās līdz ar to arī vakcinēšanas biežums. Un paralēli samazinājās arī SIDS, jeb šis pēkšņās nāves sindromu skaits. Un, manuprāt, tā ir ļoti tieša korelācija. Kolosāli dati, Jā, kolosāli dati, pierādījums. Es esmu priecīga, ka arvien vairāk vecāku saprot šīs sakarības, arvien vairāk vecāku izmanto savus likumā noteiktās tiesības atteikties no savas apgādībā esošās personas, kā to sauc, vakcinācijas. Un nav jābaidās atteikties. Un tieši otrādi, kā man raksta mammas, viņas ir ļoti lepnas, ka viņas ir spējušas. Lepnas nav labs vārds, bet lepojas ar sevi, jo kopš padomu laikiem velkas līdzi tā bijība medpersonas priekšā. Ja? Un ir grūti nostāvēt, ka tev it kā ar to cilvēku ir jāsadarbojas, bet ka tu tomēr vari atļauties būt nepaklausīgs un pateikt kaut kam nē. Un tā ir tāda iekšējā uzvara. Jā, bet manuprāt ļoti būtiski tomēr, lai tas lēmums ir apzināts. Ja tā atteikšanās vai piekrišana, jebkurā gadījumā, lai viņš ir apzināts. Teiksim, ja man būtu, nedod Dievs, jāpotē bērni, tad es noteikti lūgtu parakstīties abos gadījumos un dotu visiem 100% izlasīt anotāciju. Tāpēc, ka, kā mēs zinām, anotācija ir tas pamatdokuments, kas bez kā vispār nav iespējama neviena zāļa lietošana. Un tajā ir aprakstīts minimums. Tas ir tas minimums, kas var būt no šīs zāles, no šī preparāta, jebkura no viņiem. Un to, ko man kolēģi bieži saka, ka anotāciju nelasiet, tur visādas muļķības sarakstīts, tur ir minimums sarakstīts, un anotācija ir obligātā literatūra. Un tikai tad, kad es zinu, kāda ir slimība, un tad, kad es zinu, kāda ir tā vakcīna, drošā un efektīvā, tad es varu pieņemt savu lēmumu, un tad tā būtu tā informētā piekrišana. Kā jūs domājat? Es tieši tāpat uzskatu, ka būtu mediķim jāparakstās, ka viņš uzņems atbildību, ja viņš piedāvā potēt, ka viņš uzņems atbildību pirmām kārtām jau par to, ka tās potes ir pareizā temperatūrā uzglabātas, ka viņas nav saskābušas vai viņām, nav beidzies derīguma termiņš. Bet saprotiet, kāds ir šī laikmeta paradoks, ka vecāki ir pārslogoti. Objektīvi, es saprotu, visas šīs loģistikas ar bērnu izvadāšanām pa pulciņiem, un vēl jau pastāvīgi uzmanību savu prasa arī draugs telefons, kurā ir arī ļoti daudz līmeņu informācijas, pašam vēl kaut kas ir jāizvieto tur, Un tādā režīmā dzīvojot, cilvēks ir tendēts atlikt kaut kādas lietas un deleģēt citiem. Un tā ir tā problēma, ka vecāki uzskata, ka šo jautājumu es varu deleģēt mediķim, jo viņš taču ir studējis. Tas nekas, ka viņam tur mācība grāmatā ik pa pārdesmit lapām ir farmācijas un vakcīnu dažādas reklāmas. Tas nekas, ka šim te mediķim nāk bonusi, piemaksas par to, ka viņam daudz bērnu viņa praksē ir savakcinēti. To cilvēks neņem vērā, ka būtībā tas ir pārdevējs, kurš nodarbojas ar papildu pārdošanu, ar vairāk pārdošanu, uzspiež preces un pakalpojumus. Bet tā kā tas ir ārsts un ir pierasts, ka ārsts ir gaiša profesija, uz palīdzēšanu vērsta,
vecāks uzticās, akli uzticās un deleģē šo atbildību, nemaz neiedziļinoties. Un tās sekas mēs jau redzam, es šodien arī braucu un es skatos, cik daudz ir aptieku. Un aptieku skaits ir līdzvērtīgs būtībā pārtikas veikalu skaitam. Un tāpēc es domāju, kur viņi iegūst sev tik daudz klientu, lai visi šīs aptiekas uzturētu. Bet, ziniet, citien ir kolosāls komentārs. Tad, kad, piemēram, atnāk kāds, teiksim, 70 plus gadu cilvēks, un tad, kad tu viņam jautā, cik viņš ir, par ko viņš sūdzās, tad sūdzības ir diezgan daudz. Un tad, kad tu sāc šķetināt, kas ir pirmā sūdzība bijusi? Un tad viņš saka, pirmais, tur, sāpējusi kāja, aizgājis pie ģimenes ārsta, dabūjis nozīnu recepti zālēm. Sācis dzert zāles, sācis sāpēt vai pūsties vēders. Tad aizgājis pie ģimenes ārsta, saņēmis trešo recepti, atkal, un parādīsiet nākošās sūdzību. Un faktiski visas tās sūdzības ir zāļu blaknes, kad faktiski ir viena pamata sūdzība bijusi. Ja? Jā, un šādā progresijā tas viss arī izplatās, un beigās tas pensionārs trešdaļu vai pat pusi savas pensijas atstāja farmācijas holdingam, ja? un viņam jau neviena šī netiek izārstēta, viņa jau pāriet hronikā, ka, lai uzturētu kaut cik sevi normālā stāvoklī, viņam pastāvīgi ir jādzēš šie simptomi. Un tas atkal ir nākamais, ko es minēju par tām mamām, influencerēm, kuras sūdzas par bērnu veselību. Es saprotu, ka cilvēkam jau nav alternatīvas. Viņš nezina, viņam vienīgais ceļš ir pie pediatra vai pie ģimenes ārsta, un tad recepte aptieka. Ja, tas ir tāds pilsētvides enkuri viņa, starp kuriem viņš tā kā eksistē, ja kaut kas veselības jomā notiek. Un nav jau zināšanu, kā sev palīdzēt. Es uzskatu, ka palīdzēt var tikai ar dabīgu, ar dabas vielām, ar nutricioloģiju, arī pie homeopāta vēršos, ja kādreiz ir, un tie arī ir labi rezultāti, bet ar ķīmiskām zālēm, droši vien tikai krīzes situācijā. Bet tas ir tā, kā mēs jau te runājam iepriekš, kad ir jāsāk uzņemties katram atbildību par sevi. Un tas tā kā es saviem bērniem kādreiz mācīju, ka prioritātes. Kas tev ir prioritātes? Ja bērns tev ir 25. prioritāte, tad dari visu pārējo, tad viss ir kārtībā. Ja bērns tev ir 2. prioritāte, uzreiz aiz tevis pašas kolosāli, tad tu attiecīgi rīkojies. Ja? Un tas ir tas, kur faktiski tie cilvēki mēģina deleģēt, kā jūs sakiet, atbildību, ārstiem, jo tas bija, jūs arī minējāt, kolosāls tas teiciens, es uzticos ārstam. Ļoti labi, ir jāuzticās, bet domāšana tas neizslēdz. Jā, un man nesen tieši viens lasītājs bija atsūtījis fantastisku stāstu, ko es arī publicēju, ka viņš teica, ja cilvēks man vizuāli nešķiet neadekvāts vai kaut kāds, ja viņš nerīkojas kaut kā pilnībā nesaprotam, es esmu tendēts viņam uzticēties. Un viņš saka, es arī pa ilgiem gadiem nolēmu 40 gadu vecumā pārbaudīt savu veselības stāvokli. Un pirmo reizi aizgāju pie ģimenes ārsta. Un tad viņi man ieteica analīzes un pateica, ka esot pa augstu holesterīns. Izrakstīja vienas recepšu zāles un tad sākās iekaisumi, plecu sāpes, uz ko es šim savam uzticamajam lasītājam palūdzu atsūtīt man preparātu nosaukumu, un viņš bija saglabājis arī recepti. Un es paskatījos Zāļu valsts aģentūrā un izlasīju blaknes un izveidoju ekrānu šāviņu, saku, lūdzu, redz, kur te ir rakstīts, ka tas ir no tā preparāta. Bet šāds mazs gadījums lika cilvēkam pilnībā atmosties. Līdz ar to varbūt tas ir tā mazākā cena, ka viņš vēlāk atteicās no visām Covid potēm, no visa kā, pateicoties šādam te gadījumam. Viņš saprata, ka uzticēties
nedrīkst, ir visu laiku jādomā līdzi. Bet mammas, kuras domā līdzi, viņas man saka, ka tad, kad ārsts piedāvā potēt, redz, kur jums te pienācis obligātais potes vecums. Obligātais nozīmē, ka valsts pusē obligāti jānodrošina pote, bet tu drīksti izvēlēties jā vai nē. Un tad, kad es tajā ārstei, kā man saka cilvēki, lūdzu, labi, iedodiet palasīt. Saka, sākas tāda ņirgāšanās, ja, teiksim, ir mediķis un viņam vēl tās atraktīvās medmāsiņas, viņa saka, viņas pilnīgi ieslēdz kaut kādu mobbingu. Ko tad jūs tur tajā lietošanas instrukcijā izlasīsiet? Vai tad jūs tur kaut ko sapratīsiet? Un padara šo cilvēku būtībā par kaut kādu tā kā niecību, bez intelekta, it kā viņam tā smadzeņu daļa, kas ir atbildīga par kādu informācijas apstrādi, būtu pilnībā atrofēta. Un, interesanti, ka joprojām tomēr cilvēki izvēlas sadarboties ar šādiem mediķiem. Es jau vienmēr saku, ka ja es saskartos ar tādu gadījumu, es noteikti uzreiz mainītu ģimenes ārstu. Un nesen arī tagad sākoties skolai, man pazīstamā aizveda savu 16-gadīgo meitu uz to obligāto pirmsskolas dokumentu nokārtošanu, medicīnisko karti. Un ko viņa saka? Ģimenes ārste piedāvā to jauno dzemdas kakla vīrusa vakcīnu, kas ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem un meitenēm pasaulē ir paralizējusi ķermeņa apakšējo daļu, un tas ir pilnībā oficiāli, uz ko māma atsakās, ka viņa nevienu poti vairs nevēlas saviem bērniem. Un ģimenes ārste tā meitenei māmas priekšā saka, vai zini, ka tu vari atnākt bez māmas atļaujas un šo te poti pati izvēlēties, un mēs tev vakcinēsim. Tas nozīmē, ka pilnībā diskreditē mammas lomu un nozīmību un mēģina apiet tā kā vecākus, pašai it kā pieņemot lēmumu, bet tajā pat laikā līdz pilngadībai tāpat par bērnu atbild vecāki, pēc man šis te neiet kopā. Jā, bet tas ir faktiski, tas ir mums, kā jau es teicu, tas mums ir vienkārši visiem būtu jāzina, ja, ka lietošanas instrukcija jebkurām zālēm ir obligātā literatūra. Un ārstam ne māsiņai nav tiesības ņirgāties, tā ir obligātā literatūra. Un no pieredzes zinu, ka vislabāk strādā jautājumi. Tā skaitā bērnu audzināšanā, tā skaitā arī, teiksim, šādos gadījumos, ja, ka tanī brīdī, ka, ja palūdz, bet pieklājīgi bez kašķa, ja palūdz izskaidrot visas, pasvītroju, visas blaknes nosaukt tai māsiņai, kas ņirgājās, vai tam daktariem, kas dumi runā, bet pieklājīgi. Tad interesanti, cik viņi spējas nosaukt, un vai vispār viņi ir lasījuši anotāciju paši, vai nav. Ja, es domāju, ka nav. Liela daļa no mediķiem, no kolēģiem, diemžēl nezina, par ko viņi runā. Viņi nav izlasījuši anotācijas nevienu. Jā, doktor, un vispār gatavojoties šai intervijai, šodien es kādu laiku pavadīju dāmistabā, lielveikalā, piepūderēju, lai man nespīd seja. Nespīd. Un tajā laika posmā, kamēr es tur biju, ienāca 6 sievietes, un tikai 2 pēc toaletes apmeklējuma nomazgāja rokas. Un tas ir populāri. Es tā pie sevis domāju, bet tad, kad viņām vajadzētu vilkt masku, tā kā, lai pasargātu sevi un apkārtējus, viņas visticamāk to bez ierunām arī darītu. Un tāpēc tie paradoksi un tas vispār tā kā liels pārdoms par to, kādā sabiedrībā mēs dzīvojam, un tie greizie spoguļi un tās apgrieztās atgādinās vērtības, jā, viņas ir rikus stūra, bet tajā pat laikā es par to tā kā esmu tendēta pasmaidīt vai pasmieties citreiz.
es saprotu, ka tas, ko es varu ietekmēt, ir savs tas loks, nu, tā kā māja, pēc tam varbūt arī mana auditorija, kura, paldies Dievam, ir. Un arvien vairāk cilvēku raksta atsauksmes un atgriezisko saiti, ka es un tas mans darbs, ieguldījums vispār šajā pasaulē ir rezultējies ar viņu zināšanām, ar to, ka viņi tagad pieņem informētākus lēmumus. Un tāpēc es cilvēkus arī mudinu, nedomājiet, ka ko tad es viens, arī katrs viens var īstenībā ļoti daudz ko izdarīt, pilinot pa gadam, manā gadījumā kopš 2016. gada, bet es rēķinu, ka man tādi provizoriski aprēķini rāda, ka varbūt kādi pārsimt bērni ir paglābti. Redz par to katru vienu, ja? Tad, bet iedomājieties, atceraties to, kas notiek 3 gadus atpakaļ. Ja mums tanī brīdī, tad, kad mums pateica, jāvelk maskas, ja mēs katrs viens būtu pateikuši paldies, es nē. Un ja mēs būtu tie, kas pasaka, tie būtu kādi 70% cilvēku, tad mums nebūtu jāvelk maskas. Es uz to ļoti paļāvos, bet es nekad neaizmirsīšu to kultūru šoku, kad es iegāju veikalā un redzēju, ka cilvēki ar tādu baudu valkā, un toreiz tur bija dažādas apdrukātās, kad drīkstēja valkāt. Es biju šokā, es domāju, nopietni, tā kā, jums patīk šis aksesuārs. Es tikko biju kolosālā pasākumā, padalīšos Pasaules veselības organizācijas organizētā un īstenotā Covid vakcinācijas seminārā. Kā pārliecināt neticīgos. Tad izrādās, ka mēs, tie, kas esam, laikam nepāraudzinām, ja? Tā kā ne jau visu un paldies, esam 2% pēc viņu datiem. 2. Ja? Tie, kas ir šaubīgie, tie vēl ir 20. Bet 60–70% ir tie, kas paņems pretīm visu, ko viņiem iebaros. Ja? Faktiski ne, ka 30–40% ir tie, kas paņems jebkurā gadījumā, un tad nāk šaubīgie. Bet, doktor, vai jūs esat domājis, kāpēc ir tik liels procents šo cilvēku, kuriem ir pilnībā atrofēta kritiskā domāšana un spriestspēja? Es domāju, ka viņiem vienkārši nezina, ko nozīmē tas jēdziens domāt. Es savukārt pārstāvu viedokli, ka cilvēks piedzimst ar lielu potenciālu, ar lielām spējām, ar tīru domāšanu, bet ir šīs līnijas, caur kurām viņu atrofē. Un īstenībā 50. manuprāt, gados bija uzstādījums stacionāru vecmātēm, pieņemot bērnu, aizklišināt viņam atlantu, šo augšējo skriemeli, un aizvarot ciet šo atlantu, cilvēks kļūst bez brīvās gribas. Tāds vadāms un bīdāms. Manuprāt, tas ir viens no aspektiem. Un otrs ļoti, ļoti liels ir fluorīds, ar ko masas tīra savus zobus. Un fluorīds ir žurku inde, un viņš ar šo efektu panāk to, ka cilvēkam aptumšojas apziņa un ka viņš paliek tāds nekritiski domājošs. Ja? Un es domāju, ka ir dažādi paņēmieni, kā rada šo lielo masu, kas pieņem to, ko tai dod. Es domāju, ka te ir gan tas, jo te arī ir ļoti būtiska lieta ir audzināšana. Kā mēs audzinām savus bērnus? Ja mēs audzinām bērnu kā personību, ja mēs audzinām bērnu kā pastāvīgi domājošu būtni, ja mēs ļaujam viņam domāt, ja mēs viņam neuzspiežam neko savu, viņš arī būs tas, kas vēlāk, tas, kas domās. Viņš būs tenīs, varbūt ne tenīs 2%, bet viņš būs vismaz tenīs 30 vai 20%, kas šaubīsies ļoti. Bet, ziniet, doktor, es skatoties uz to, kādā vidē es dzīvoju, un lielu daļu laika mēs taču pavadām vispār izglītības iestādēs,
es saprotu, ka mani, diemžēl, un manus klases biedrus, ar kuriem mēs bijām salikti kopā, mēs tikām audzināti kā kaut kā cietumnieki ar disciplīnu, kur tu biji, kāpēc tu nebija stundā, un vispār tādi padevīgie kalpi iztapoņas. Jā, bet tas ir atkarīgs atkal no paša cilvēka. Nu, jā. Es jau mācījos tad bišķi ātrāk. Jā, tā kā man bija bišķiņ skarbāk, it kā, jā, skarbākos laikos, bet, tas man neliek domāt. Jā, tas, protams, tas personības aspekts jau arī ir ļoti liels, lai gan vide tik tiešām diezgan ietekmē. Bet vispār mēs ar jums te pārnājām, ka tagad sākas skolas laiks un ir dažādas izglītības iestādes un visu kaut ko var sagaidīt, jā, atkal, bet šai ziņā es atcerējos savu pirmskolas izglītības iestādi, un tas droši vien arī ir iemesls, kāpēc es, būdama mamma, ļoti rūpīgi izvērtēju, pie kādiem cilvēkiem es laižu savu bērnu skoloties, kas ir nopietni vispār. Tas ir vairāk nekā nopietni. Jā, tas ir nopietni. Kas ir tas cilvēks, kas viņam stāv priekšā, vai viņš vispār ir personība un kādas vērtības viņš spēja nodot. Pirmskolā mums bija tā, ka kā bērniem ir jāguļ diendusa, un mums sēja ciet mutes ar dvieļiem un līmēja ar platajām līmlentēm. Un tagad, kad es domāju par to, ka kaut kas tāds arī tā kā tiek pieļauts no pedagogu puses, jo bērni, ejot gulēt, nevienmēr uzreiz apklust. Viņi tur vēl čalo, bet ir vajadzīga disciplīna pēc laika. Un tad tika pielietot šāda metode. Acīm redzot, man viņi kaut kā atbalsojās, ka man radās pretējs efekts, tad jūs man līmēciet muti, es tad visu dzīvi runāšu un stāstīšu vēl vairāk. Bet, jā, un mēs taču neviens arī nesūdzējāmies vecākiem, jo likās, ja to dara pieaudzis cilvēks, tātad viņš zina, ko dara, viņš ir saprātīgs. Tas ir tas pats, kas pēdējos 3 gadus jums līmē mutis ciet, un ar, teiksim, ļoti autoritīvu cilvēku saka, ka jālīmē, lai gan jums ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir kaitīgi, ka tas faktiski veicina tikai saslimšanu. Tam nav nekāda sakara veselības uzlabošana. Kristīna, kas ir tas, ko jūs gribat novēlēt, ko jūs variet novēlēt mūsu skatītājiem, cilvēkiem, kas skatās šo ierakstu? Tik ātri novēlēt, tad jau saruna iet uz beigām. Es gribu novēlēt vienkārši baudīt dzīvi un ļaut sev atpūsties no informatīvās plūsmas, mazināt savu atkarību no šīs te pastāvīgās kaut kādas informācijas patērēšanas, viettelefonos, datoros, ņemt biežāk detoksu. Iet uz ābeļdārziem, lasīt ābolus, vākt sev zāļu tējas, izslēgt televizoru, varbūt pat atteikties. Fantastiskas izmaiņas notiek mājās, kad nav pastāvīgi fonā kaut kāds troksnis. Tad tu sāc sadzirdēt sevi, tad tu kaut kā atgriezies pie sevis paša, saproti, par ko vispār ir tavs stāsts šajā dzīvē, ar kādu nolūku tu esi te nācis. Un tad tāds interesants salīdzinājums, saproti, ka dzīves pikseļi ir daudz košāki nekā tur tajā mantiņā un ierīcē, un ka dzīvē ir daudz vairāk brīnuma nekā spēj piedāvāt Instagrams vai Facebooks. Un to es arī gribu novēlēt, ka mums ir jāsāk dzīvot un veidot pašiem sava realitāte, sākot jau ar mājām, beidzot jau ar sabiedrībām, veidot savas skolas, domu biedru, kaut kādus pulciņus, mēģināt samazināt savu ego, un to es saku tāpēc, ka arī Covid laikā mums visādi domu biedru pulciņi bija saradušies, bet beigās izrādījās, ka katrs tomēr velk deķi uz savu pusi un pārsvarā tās ir kaut kādas personiskās intereses, bet jā, kļūt jūtīgākiem, apzinātākiem, viedākiem un intuitīvākiem un atļaut sev dzīvot un tas droši vien tas, ko parasti jau novēl to, ko tu pats gribi. Un es pati tik tiešām gribu tikt vaļā no kaut kādiem blokiem, no apziņas blokiem un sākt baudīt dzīvi visā tās krāšņumā. Skaisti.
lai piepildās. Paldies. Paldies, Kristīne. Paldies, ka uzaicinājāt.